Septembra sākumā notiks sacīkstes, kurās redzēsim pirmo formulu. Liekas jau, ka septembris vēl ilgi jāgaida, bet ziniet, laiks skrien vēja spārniem. Pirms dažām nedēļām Latviju pāršalca ziņa. Rīgā biķernieku kompleksajā sporta bāzē notiks 1000 km sacīkste, kurā komandām bez pārtraukuma būs jāveic 1000 km pa asfaltētu trasi. Auto apstāšanās pieļaujama vien degvielas uzpildes un pilotu vai riepu maiņas gadījumā. Vairākas komandas jau ir izrādījušas interesi par gaidāmajām sacensībām. Visas kā viena interesē jautājums, ar kādām tad īsti automašīnām var startēt? Piedalīties var dažādi autosporta disciplīna automašīnas. Kā pamatu mēs varētu ņemt, kur vismazāk pārbūves jāveic, protams, ir autošosejas automašīna, rallija sprintam sagatavots automašīnas un prodriftam sagatavots automašīnas. Protams, vairāk vai mazāk veicot dažādas pārbūves katrai no šīm automašīnām, viņi var pielāgot šeit sacensībai. Autokrosa mašīnām var piedalīties? Tīri teorētiski var, jo galvenais tas nosacījums ir automašīnai jābūt dugotai un certificētam, šim karkasam jābūt. Bet, protams, autokrosa automašīnai šī pārbūves jau būs stipri nopietnāks un šaubos, vai kāds autokrosa automašīna pārbūvēs šai sacensībai. Mēs ātruma cilts komanda nolēmām noskaidrot, kas tad īsti sacensību automašīnām jāmaina vai jāpielabo, lai varētu piedalīties 1000 km sacīkstē. Sāksim ar braucamrīgu, kurš šīm sacensībām ir vispiemērotākais. Šosejas automašīna, protams, ir vispateicīgākā šim pasākumam, jo tā tomēr ir šoseja un biķernieki. Tur tikai ir jāpielāgo tās lietas, kas attiecās uz šo ilgo braukšanu, kas viņiem ir varbūt tur sacensību laikā, man liekas, 30 apļi, tad te būs 270 apļi. Tas ir tas, ko viņiem jāpamaina. Faktiski tā ir standarta stūra, BMW ar stūras liftu. Displejs nomontēts, lai neatkarīgi no stūras pozīcijas vienmēr būtu labi pārredzams. Šeit ir uzmontēts sēdeklis, gan nav iekšā, bet ir uzmontēts sēdekļa sliede, kas regulējās turp atpakaļ. Tātad varam pieregulēt. Ir uzstādīta elektroslēdžu kaste tieši par rokai, jo bieži vien braucēji, varbūt, kas ir garāks, noliekot sēdekli tālāk no paneļa, tas nav aizsniedzams. Aizmugurē šeit mums ir uzstādīt papildus sporta bāka ar sūkni, kas pie standarta bākā beidzoties degvielai, viņi tiek pārpumpēti, papildus iepumpēti vēl esošie 45 litri sporta bākā, standarta bākā, un varam turpināt braukt. Līdz ar to kopējais tilpums mums ir 100 litri. Šeit mums ir standarta dzinējs, tā kā nekas tāds uzlabots īpaši šeit nav. Jūs redzat standarta ieprūdes kolektors, dzēsēšanas sistēma. Jebkurai ielas mašīnai 2-litrīgais BMW dzinējs, jūs varat atvērt savu motoru pārsegu un ieraudzīsiet tieši to pašu. Šīs ir ierasti jau sporta automašīnām esošās sporta bremzes, kuras tiek papildinātas ar bremžu uzlikām, kas ir speciāli domātas ilgstunu sacensībām, lai varētu iztikt bez bremžu maiņas, kas iekonomē gan laiku, gan arī mehāniķu, rokas, jo bremžu temperatūra bieži vien mēdz sasniegt 500-600 grādus, un tādu temperatūru, es domāju, neviens negrib detaļu ņemt rokās tādā temperatūrā. Tā kā, tā vajadzētu izvairīties. Jā, šai mašīnai nav daudz ko mainīt. Galvenais, lai visas komandas dalībniekiem būtu ērti sēdēt, turēt stūrrokās un braukt. Šie gan ir mazi knifiņi, lai komanda būtu tuvāk uzvarai. Bet tagad noskaidrosim, cik daudz darba būs mehāniķiem ar drifta automobīli. Īpaši daudz manai mašīnai nekas nav jāmaina, jo viņi pamatā ir bijuši šosejas automašīna, kas ir pielāgota driftam. Tagad ir jāņem pāris elementi nost, kas bija paredzēti driftam, lai attiet apakaļ uz šoseju. Un tas būtu noteikti, kad riteņi, tas ir savērsums, sagāzums, jo driftam tiek taisnot aizmugurē riteņi ārā, jo savādāk plēš riepām iekšmals, un tas sanāk ekonomiski galīgi neizdevīgi. Tas būtu viens, otrs būtu noteikti bāka, jo tā ir sporta bāka, kas ir 30 litriem, bet 1000 km viņi galīgi nav derīgi. Tad noteikti, ka to mēs arī nomainām. Un es domāju, ka rokas bremzē ručku noņemam nost, jo tā nebūs vajadzīga, un lai pa burzmai nesanāk viņu pievilkt vienkārši trasē aiz piereduma. Esam noskaidrojuši, kas jāmaina vai jāpielabo autošosejas mašīnai un drifta automobīlim. Tagad ķeramies klāt automašīnai, kura vairāk pieradusi braukt pa grāntu segumu. Šai mašīnai, kas ir
sagatavot ralliem A+ ieskaitēji. Pilnīgi noteikti vajadzētu noņemt visas aizsardzības, kas ir ralliem, tiek salikts mašīnai apakšā. Tur motora aizsargi, grīdas, sliekšņi, viss tur nosakts apakšā, lai akmeņi nesadauz. Ja? To visu var ravēt nost, jo tas viss ir liekais svars. Tad rallija mašīnai arī baigi forši tas, ka amortizatori ir ārkārtīgi elastīgi. Viņi ir baigi piemērojami visādām slodzēm, un es pilnīgi noteikti izmantotu šī paša amortizācija. Viņi pieļauj ļoti lielus mašīnas regulējumus augstuma ziņā, tad noteikti viņi tika nosēdināti maksimāli zemu. Un vēl kas viņiem forši, ka viņiem ir 3 veidu regulēšanas iespējas un arī ārkārtīgi plašs diapazons, un tad noteikti var panākt šo te regulējumu tieši piemērot šosē. Protams, riteņa sagāzums jāpiemēro tam, lai riepas diltu vienmērīgi un lai mašīna labāk turētos. Tad nākamā lieta vajadzētu, protams, salonā izrāvēt šo te vārā, jo tur rallijā mums daudz kas līdzi jāvadā. Tur liekas beņķis ir un siksnas un visādi vēl tur krāmi, pilns tas salons, ko visu var izmest ārā, lai mašīna būtu pēc iespējas vieglāku. Nemaz tik sarežģīti nav. Daži uzlabojumi un var piedalīties 1000 km sacensībās. Starp citu, daudz laika vairs nav atlicis. 1000 km sacīkstes jau 10. un 11. septembrī Piķernieku kompleksajā sporta bāzē.